Pulkstenis sitis 9:30 rītā, un tas nozīmē, ka pienācis laiks ieskatīties sporta pasaulē. Latvijas motokrosa izlase vakar izcīnīja ļoti cienījamo 12. vietu ķegumā notiekošajās pasaules nāciju kausa izcīņas sacensībās. Pirmajā fināla braucienā Latviju pārstāvēja Matīs Karo MXGP klasē un Pauls Jonas MX2 klasē, kuri ienidojās attiecīgi 21. un 23. vietā 40 braucēju konkurencē. Otrajā fināla braucienā uz startu izgāja Jonas un Roberts Justs Open klasē, kuri ienidojās attiecīgi 18. un 27. pozīcijā starp 38 sportistiem. Dienas turpinājumā notika vēl viens A fināla brauciens MXGP un Open apvienotajai grupai, kurā Karo un Justs izcīnīja attiecīgi 13. un 22. vietu, kas ļāva latviešiem kopējā nāciju kausa ieskaitē ierindoties 12. vietā, 2 punktus priekšā Portugālei. Čempionu titulu pārliecinoši izcīnīja Francija, kurai labākā trīniekā sekoja Beļģija un ASV. Sacensībās startēja sportisti no 34 valstīm, bet notikumus trasē atspoguļoja 170 pasaules valstīs. Tā kā tiešām atzīstams sniegums 12. vieta, un teikšu jums tā, ka šodien 11:30 sporta apskatā sazināšos telefona intervijā ar šo sacensību Latvijas izlases braucēju Matīsu Karo. Tikmēr Latvijas komanda Liepāja trio, bet vakar pirmo reizi vēsturē uzvarēja Olībet Baltijas basketbola līgas kausa izcīņas turnīrā. Savā laukumā notiekošo sacensību finālā ar 74-61 pārspējot TU Rok no Igaunijas. Mareks Jurēvičs uzvarētāja labā gūta 13 punktus, bet pa 10 punktiem iekrāja amerikānis Dveins Džonsons, Jānis Antrops un lietuvietis Edgars Žeļonis. Mačā par 3. vietu Latvijas čempionu vienība Ventspils ar rezultātu 86-76 pārspēja iepriekšējās sezonas BBL spēcīgāko komandu Šauļai no Lietuvas. Par sacensību vērtīgāko spēlētāju jeb MVP tika atzīts Mareks Jurēvičus. Tikmēr Latvijas futbola izlases uzbrucēja Artjom Rudņeva pārstāvētā Vācijas Bundeslīgas komanda Hamburgas SV vakar guva pirmos vārtus jaunajā sezonā, tomēr piedzīvoja kārtējo neveiksmi savā laukumā ar 1-2 piekāpjoties Frankfurtas Eintracht vienībai. Spēles rezultātu 44. minūtē atklāja viesi, kad precīzi bija serbs Haris Seferovičs. Šeit mēs arī redzam šo te vārtu guvumu. 58. minūtē HSV komandai beidzot izdevās raidīt bumbu vārtos un dabūt tos ilgi gaidītos vārtus, kad precīzi bija vienības jaunieguvums Nikolais Miller. Šeit mēs redzam arī ar tādu nelielu intrigu bumbu tomēr ieraidījās vārtos starp vārtsarga kājām, varētu tā teikt, bumba ielidoja vārtos, bet diemžēl pat neizšķirt rezultātu HSV komandai neizdevās noturēt, un 90. minūtē mēs redzam, cik fantastisku sitienu izpildīja Lukašs Pjasuns. Patiesībā es īsti nesaprotu, kāpēc vārtsargs nelec pēc šīs bumbas, jo it kā viņi nenoķēra uz pretkustību, viņš varēja lekt, manuprāt, bet viņš to nedarīja, nezinām iemeslu dēļ. Var jau būt, ka no malas ir daudz vieglāk spriest nekā būt tur laukumā. Bet HSV komanda ir uzstādījusi jaunu antirekordu sezonas sākumā visilgāk negūto vārdziņā Bundeslīgas vēsturē. Hamburgas klubam vakar beidzot izdevās gūt vārtus pēc 508 jaunās sezonas spēles minūtēm. Iepriekš rekords piederēja VfL Bochum komandai, kas 1979.–80. gada sezonā nespēja gūt vārtus pirmajās 475 minūtēs. Kontinentālās hokeja līgas Latvijas komanda Rīgas Dinamo šodien Somijā uzsāka sezonas otro izbraukumu spēļu sēriju, tiekoties ar līgas debitantu Helsinku Jokerit. Mačs sākums paredzēts 18:30 pēc Latvijas laika. Paredzams, ka šajā mačā rīdzniekiem traumas dēļ nepalīdzēs uzbrucējs Andris Džeriņš, bet iespējams arī slovākais sargs Milans Jurčina. Izbraukuma tūres turpinājumā Dinamo trešdien Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā spēkosies ar vietējo Slovanu vienību, bet piekdien Horvātijā ar Zagrebas Medveščaku. Bet, dargie skatītāji, no šodienas līdz piekdienai 10. oktobrim katru darba dienu sportziņu laikā, tātad šo sportziņu laikā sākot no 9:30, tiks izspēlētas 2 biļetes uz 2016. gada UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācijas futbola mājas spēlēm, kas norisināsies 10. oktobrī un 13. oktobrī. Un šajā nedēļā, sākot no šodienas, mēs esam gatavi tātad izspēlēt šo konkursu.
kas jums ir jādara? Jums ir jāzvana uz studiju pa telefonu numuru 676 30 301, un tas jums ir jādara sākot no 10 rītā. Tas nozīmē, pēc 25 minūtēm jūs varat zvanīt uz šo telefonu numuru, un pirmais, kurš mūs sasniegs un atbildēs pareizi uz jautājumu, iegūs savā īpašumā 2 biļetes uz 10. oktobra spēli Latvija-Īslande. Šīs dienas jautājums, ļoti grūts jautājums, darbie skatītāji, jums ir 25 minūtes laika, lai atrastu atbildi. Jautājums skan šādi. Kurš ir Latvijas futbola izlases visu laiku rezultatīvākais spēlētājs? Atbildi uz šo jautājumu mēs gaidīsim no 10:00 rītā. Un pirmais, kurš sazvanīs mūs pa telefonu numuru 676 30 301, iegūs savā īpašumā 2 biļetes uz spēli Latvija-Īslande. Tas šim brīdim sportā arī viss. Domājiet, atbildiet uz jautājumu, laimējiet biļetes, bet pašlaik vārds Veltei. Mēs, godātie skatītāji, runāsim par kādu interesantu ekspedīciju. Latvijas ornitoloģijas biedrības Rīgas vietējā grupa ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu ir aicinājusi cilvēkus piedalīties ekspedīcijās putnu, spāru un tauriņu izpētes jautājumā Ķengaragā. Un mēs esam sazinājušies ar ekspedīcijas vadītāju, Rīgas putnu un citu dzīvnieku pētnieku Ruslanu Matrozi. Labrīt! Labrīt! Tātad sāksim ar to, kāds mērķis ir šādas ekspedīcijas rīkošanai, lai iepazītu tieši Ķengaragā esošos dzīvās radības putnus, spāris un tauriņus. Redziet, Ķengaraga iedzīvotājiem ļoti paveicies ar to, ka viņi dzīvo pie Daugavas. Un, kā zināms, Daugava ir viena no lielākajām upēm, kur ļoti lielā dzīvnieku daudzveidība. Pārsvarā, protams, tie ir putni, bet arī gar Daugavas krastu ir dīķīši, ir Daugavas tāda paliene Ķengaraga, kur var arī interesantas spāru un tauriņu sugas. Tāpēc pamatmērķis ir tāds, ka iepazīstināt tādus vietējus iedzīvotājus un visus interesants ar to, ko viņi var redzēt turpat uz vietas. Faktiski tur tas mājas pieiet pie pašas Daugavas un izējot no mājas var vērot gan putnus, gan tauriņus, gan spāris. Jā, vai šāda ekspedīcija notika aizvakar? Tātad, pat aizvadītajās brīvajās dienās, vai bija daudz interesantu, kas piedalījās ekspedīcijā tieši no Ķengaraga? Pēdējā ekspedīcijā piedalījās 14 dalībnieki, daļa no tiem dzīvo Ķengaraga, bet arī atbraukuši no citiem rajoniem. Jā, un ko jūs redzējāt? Kas varbūt bija tāds atklājums jums kā pētniekam pašam? Redziet, katra ekskursija varētu būt kaut kas interesants pat cilvēkam, kas vēro putnus un citus dzīvniekus daudzus gadus. Piemēram, man pašam bija 2 interesantākie novērojumi. Pirmais bija tāds mājas strāsts, kas it kā parasts putnis, bet tas bija īpatnis ar pilnīgi baltu asti. Tātad tas ir tāds daļējais albīns, kas sastopams diezgan reti dabā, un es pirmo reizi mūžā tādu redzēju, kaut gan es braucu putnos jau vairāk nekā 20 gadus. Un otrais novērojums bija no spārēm, ka mēs tāda Koju salas līcī atradām, nofotografējām vienu tādu nelielu spāri, kas bija atrasta Latvijā tikai vienu reizi, arī šajā pašā vietā gadu iepriekš. Tātad līdz šim tā suga bija novērota tikai Lietuvā, tuvākā vieta Latvijai. Un šobrīd mēs konstatējam to atkal Ķengaragā. Tas nozīmē, ka šeit ir jau kaut kāda tāda neliela vietēja populācija. Un acīm redzot, tas pārējais sastopamas arī citur Latvijā, bet līdz šim Ķengarags ir tā vienīgā vieta, kur tu vari aizbraukt un apskatīties dabā. Jā, jūs esat Rīgas putnu un citu dzīvnieku pētnieks. Vai, teiksim, ir kaut kas specifisks tām dzīvajām radībām, kas mīt lielpilsētās? Vai viņas ir uzvedībā kādas savādākas vai populācijas ziņā? Redziet, Rīgai savā ziņā paveicies ar to, ka šeit ir diezgan daudz dažādu biotopu. Te ir upe liela, daudz ezeri, dīķi, meži, pļavas, apdzīvotas teritorijas. Tāpēc arī dzīvnieku fauna diezgan dažāda. Piemēram, ir putnu sugas, kuras pierod pie cilvēkiem, un tos var vērot diezgan no tādas nelielas distances. Piemēram, tie paši gulbji, pīles, kājas, zvīrbuļi, kaut gan aizbraucot mazliet tālāk no pilsētas, tie putni vairs netuvosies tik tuvi, jo, piemēram, arī šobrīd notiek medību sezona un ūdensputni pilsēta jūtas daudz drošāk, jo šeit nedrīkst šaut.
un viņi pielaiž tuvāk, bet citur ārpus pilsētas tas pilis uzreiz lidos prom no dažiem 100 metriem tikai ieraugot cilvēku. Līdz ar to pilsēta ir ļoti laba vieta, kur sākt vērot dabu, jo tu vari redzēt tos dzīvniekus daudz tuvāk. Protams, kukaiņiem, piemēram, tauriņiem un spāriem, tur ir faktiski vienalga, vai cilvēks ir pilsēta, viņus vēro vai ārpus, bet putniem, kaut kādiem zīdītājiem, tā ir vislabākā vieta, kur sākt vērot dzīvo dabu. Es zinu, ka Ķengaragā ir viena tāda vieta Daugavā, kur mīt daudz gulbju. Kas tur tajā gulbju, tajā, jāsaka, nometnē tāds jauns vērojams? Vai viņi paliek arī tagad, vai viņi tā kā vairāk lido prom? Redziet, gulbju uzvedība mainījusies faktiski 12 gadus atpakaļ. Mēs pirmoreiz vērojam, ka gulbi sāk pulcēties ne tikai ziemas mēnešos, kad parasti cilvēki brauc viņus piebarot, bet arī vasarā, pavasarī, rudeni, kad citas vietas gulbi tomēr distancējas no cilvēkiem. Bet Ķengaragā te ir gulbi, kas lido tur regulāri, cilvēki viņus piebaro, tad viņi atlido ar saviem jauniem putniem, un faktiski mēs varam runāt par to, ka šeit jau tāda Rīgas vietēja gulbju populācija, kurai ir atšķirīga uzvedība. Viņi neuztraucas par to, ka cilvēks viņam tuvojas. Lielākoties viņi paši pelpat pie cilvēkiem, bet tikko mēs aizbraucam ārpus pilsētas, diez vai tādi gulbi pie jums peldes, piemēram, piekraste. Un vēl šos te putnus gredzenot viņus, protams, mēs varam daudz vairāk uzzināt par viņu uzvedību, par migrācijām, par fenoloģiju. Un pēdējā laikā Ķengaragā interesants novērtējums ir tāds, ka tur uzturas viena gulbju ģimene, kuriem ir 11 mazuļi. Un tas ir tāds Latvijas rekords, jo līdz šim bija kādi 9-10 mazuļi novēroti vienai ģimenei, bet šobrīd ir 11 mazuļi. Tā kā viņam šeit vieta patīk, visi mazuļi izdzīvojuši. Līdz šai dienai parasti pa kādam mazulim iet bojā sākumā, bet visi ir izdzīvojuši. Tas nozīmē, ka Ķengaragā viņam ir ko paēst. Tur ir daudz zāles, gan cilvēki viņus pieskata, piebaro, un tas arī palīdz šai ģimenei izaugt līdz tādam vecam, ka viņi varēs jau pēc kāda mēneša jau aizlidot. Vai šajā gadā līdz gada beigām vēl ir paredzētas šādas ekspedīcijas tieši pa Ķengaragu? Vai arī pa citām varbūt pilsētas nostūrīšiem un nomalēm? Šogad Latvijas ornitoloģijas biedrība pievērš uzmanību vairāk Ķengaragam, tāpēc 3 ekskursijas vēl paredzētas. Nākošā būs 11. oktobrī, un tad viena būs novembrī un viena decembrī. Bet jāsaka, ka nākošais brīvdienas būs tāds Eiropas mēroga pasākums, kā Eiropas putnu vērošanas dienas. Un Latvijā notiks 25 bezmaksas ekskursijas visiem interesantiem. To informāciju jūs varat atrast masu medijos internetu, kur tas notiek, un jebkurš, kuram interesē putni, kurš grib uzsakt varbūt putnu vērošanu, jūs laipni aicinātu piedalīties un atklāt sev putnus. Jā, kur ir pulcēšanās vieta, kur ir jāpulcējas visiem interesantiem? Un cikos? Jā, mēs runājam par šīm Eiropas dienām, tad internetu jūs sameklēsiet visu informāciju, ierakstot putnu dienas 2014, jo vietas ir dažādas, gan Rīga, gan ārpus Rīgas dažādas pilsētas, tā kā jebkurš no reģionam arī var apskatīties sev tuvāku vietu un braukt uz turieni vērot putnus. Jā. Paldies par informāciju, paldies par to, ko mēs varam vērot Ķengaragā, kādas dzīvās radības un ko mēs varam darīt uz priekšu. Paldies, sirsnīgs, bet mēs, godātie skatītāji, pievēršamies, kas ir rakstīts presē. Jā, manās rokās nonāca laikraksts Diena. Uz dienas titullapas vēlēšanas finiša taisnē ar tādu lūgošu varbūt plaukstu. Es nezinu, ko simbolizē šī plauksta. Katrs var iztēloties, ko tā varētu simbolizēt. Tad lūk, 7. lapuspusē laikrakstā Diena rakstīts tas, ka Saeimas vēlēšana iecirknis šodien atver durvis, lai palīdzētu pilsoņiem sagatavoties 4. oktobrī gaidāmajam notikumam, proti 12. Saeimas vēlēšanām. Tad tāda pamatfakta, ka vēlēšana iecirkņa darba laiks 12. Saeimas vēlēšana dienām 4. oktobrī no 7:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Balsot varēs jebkurā vēlēšana iecirknī. 61 iecirknī 39 pašvaldībās vēlētājs var nodot balsi glabāšanā 3 dienas pirms vēlēšana dienas, tātad 1., 2. un 3. oktobrī. Līdz jāņem pase. Pilsoņi, kuriem ir tikai ID karte, līdz 3. oktobrim var izņemt vēlētāju apliecību. Tāpat balsot varēs arī kādā no 99 ārvalstīs izveidotiem vēlēšanu iecirkņiem. Par to un plašāk par Saeimas vēlēšanām laikrakstā Diena 7. lapuspusē.
Pirms tam trešajā lapas pusē rakstīts par Stivitor kompāniju domstarpībām ar Rīgas brīvos pārvaldi, un tās atklājas Rīga kola termināla valdes priekšsēdētājs Raivis Veckāgans. Par to trešajā lapas pusē. 10. lapas pusē Kremļa internetfobija. Krievijas teikšu sieviešu ierobežojums darbībām internetā. Putins apgalvo, ka internets ir ASV centrālas izlūkošanas pārvaldes radīts projekts. Godīgi sakot, man personīgi ir tiešām ļoti skumji, kāds cilvēks vada pasaulē vienu no ietekmīgākajām valstīm Krieviju, lai Putina kungam nāk tomēr apgaismība un kaut kāds prāts tuvākajā laikā, to es viņam tiešām novēlu. Par to varat lasīt 10. lapas pusē par Kremļa internetfobiju. 8. lapas pusē katram tirgum vajag atšķirīgu veiksmes recepti. Tā intervijā pauž MV Group marketinga direktors Aļģirds Čiburis. Par to 8. lapas pusē. Laikraksts Neatkarīgā Rīta avīze. Priekšvēlēšanu pliķis bankām. Neviens no Saeimas deputātiem neiedrošinājās balsot pret maksātnespējas likumu, kas atbrīvos mājokļu kredītņēmējus no viņu saistībām pret komercbankām, tiklīdz viņi atdos mājokli bankai. Par to var lasīt Neatkarīgajā Rīta avīzē, tas arī centrālais virsraksts uz titulu lapas. Par to 7. lapas pusē. 4. lapas pusē par to, ka priekšvēlēšana kampaņas ieiet finiša taisnē. Un tāpat 4. lapas pusē par Krievu aizstāvības pēdējiem bastioniem. Iespēja izveidot saliedētu sabiedrību ir bezcerīgi palaist garām, tādēļ būtu atklāti jāatzīst, mēs esam un būsim divkopienu, divu valodu un divu etnisko nāciju valsts, kurā viena grupa tiek noniecināta. Tā saka Latvijas-Krievijas Savienības līderis Jākaus Pliners. Jāsaka, ir skumji, ka Latvijā vēl joprojām dzīvo cilvēki, kas mēģina nevis saliedēt latviešus un krievus, bet viņus šķelt. Par to varat lasīt 4. lapas pusē. Tāpat 4. lapas pusē iebilst pret Citadeles pārdošanu, un tur aprakstīts vakar notikušais pikets, kur pie Rīgas domas pulcējās Rīgas domas priekšsēdētāja Nila Ušakova aicinātie cilvēki. Tāpat arī 4. 5. lapas pusē pa kluso tapis kārtējais Lembergam veltītais likumprojekts. Lūdzu, šāds virsraksts arī dzen Neatkarīgajā Rīta avīzē. Latvijas avīze. Intervija ar Oļegu Šamšuru. Ukraina bez rietumu atbalsta nevar uzvarēt šajā karā. Par to 4. lapas pusē. 3. lapas pusē partiju popularizētājiem jāraujas kā kārš šuleriem un jāpūš tautai migla acīs. Lūk, šāds interesants virsraksts rakstam 3. lapas pusē. Bet uz titulu lapas pats galvenais virsraksts Latvijas labums iet labumā. Ražotāji gājienā Rīgas centrā un Vermanas dārzē vērš uzmanību uz Latvijas produktiem. Protams, runājot par to, pēdējā laikā sludināto akciju, lai visi pirktu savu vietējo Latvijas produktu. Protams, ka es jūs arī varu aicināt to darīt. Tāpat arī Eiropas gada pilsēta Jelgava. Andris Rāviņš saka tā, nav daudz pilsētu, kurās ražo autobusus un vilcienu vagonus, bet Jelgavā tas viss būs. Par to varat lasīt Latvijas avīzē. Bet žurnāls Praktiskais latvietis, tur arī interesantas lietas, piemēram, kā lauku sētā izaudzēt pāvu. Tad varat visi palasīt, un arī varbūt kāds no jums varētu izaudzēt savā lauksētā pāvu. Par to Praktiskajā latvietī. Bet atgādināšu jums vēl sportisku ziņu, proti vēl joprojām mums notiek konkurss, un jūs jau pašlaik varat sākt zvanīt uz mūsu studijas telefonu 676 30 301 un atbildēt uz jautājumu, kurš ir Latvijas futbola izlases visu laiku rezultīvākais spēlētājs. Tas, kurš pirmais mums tūlīt pat piezvanīs, saņems 2 biļetes uz 10. oktobra spēli Latvija-Islande. Paldies šim brīdim no manis, tas arī viss. Vārds Veltai. Kurš kalpos Latvijai? Un kā allaž mēs šajā raidījumā iztaujāsim 12. Saeimas deputātu kandidātus, uzzināsim viņu viedokli par dažādiem jautājumiem. Jūsu rīcībā, godātie skatītāji, būs arī tiešā ētera telefons, tā kā gatavojiet jautājumus. Bet studijā būs šoreiz 2 partiju pārstāvji no partijas Vienotība un no Zaļo un Zemnieku savienības. Tā kā laipni lūgti uzzināt deputātu kandidātu viedokļus. Bez tam, jāteic, kā katru dienu, arī šodien nebūs izņēmums, mēs ielūkosimies Rīgas centrāla tirgus labumos, kas tur labs, garšīgs, lēts un izdevīgs mūsu galdam. Tātad Rīgas centrāla tirgus. Veselīgi, garšīgi, koši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus.
Labrīt, darbie skatītāji no Rīgas centrāla tirgus, ar jums kopā ir tirgus ziņas. Un šodien atrodos vienā no tiem paviljoniem, kurā iegriežos retāk. Tas būtu pat piena paviljons, kurā gar malām ir daudz dažādu mazu interesantāku veikaliņu, gan dažādiem gardumiem. Bet šoreiz esam pie kafijas Tavai dvēselē veikala, uzmest aci tām milzīgajai kafijas izvēlē, kas šeit ir. Jo, kā gan labāk iesākt rītu, kā ar labu tas kafijas, un šeit, tam pat izvēlīgākajiem kafijas dzērājiem ir milzu iespējas izvēlēties, kura tad būs tā viņa mīļākā kafijas tas. Tad mums ir no dažādām valstīm dažādas kafijas, katrai ir klāt gan izcelsmes valsts, gan arī šķirne klāt pierakstīta, un, protams, cenas atšķirās diezgan dramatiski, jo kafijas sākot no lētākām par 8–9 eiro kilogramā līdz pat pāri 20, droši vien kādas ekskluzīvākas. Un tāpat blakus ir arī iespējams svaigi kafiju samalt, tad ne tikai nopirkt pupiņas, kas izrādās ir grauzdētas, tātad iepirktas no attiecīgajām valstīm, bet grauzdētas tepat svaigi Latvijā. Un uz vietas, tātad, jebkuru jūs izvēlēto kafijas šķirni, jums uz vietas samals, ja mājās nav maļamais, vai arī iedos pupiņas samalt mājās pašiem. Un, protams, ne tikai kafijas, te ir lielā piedāvājuma, bet arī tējas un daudz kas cits. Sveiki, vai varētu par kafiju kaut ko pastāstīt? Mums ir vienas pupiņas ir baltas. Es nekad neesmu redzējis tādas kafijas pupiņas, kas nevis tumšas, bet gaišāk krāsā ir. Gaišāk? Jā. Gaišāk ir Tanzānija, Etiopija pa 17, Kenija pa 20, 30. Bija tādas zaļās pupiņas, tā kā visas ir. Jā. Zaļa pa 17, ja? Jā. Nav grauzdēta. Ar to viņi atšķirās, ka viņi vienkārši nav grauzdēti, jā? Nav. Un viņu tāpat var arī, piemēram, dzert negrauzdējot, vai tas ir vienkārši tiem, kas mājās nograuzdē? Nē, šeit nevar. Bet dzert viņu uzreiz var to zaļo? Nē. Nu labi. Tad jāiet mājās pašiem ir pagatavot kafiju. Tēju un pienu. Tēju? Pastāstiet kaut ko par tēju, pieņemsim, kādās cenās jums ir, kas ir pati lētākā, kas ir pati dārgākā? Lētākā ar piedavam vai bez piedavam? Bez piedavam melna lētāk pa 2,40 cilotē. Lētākā 2,40, jā. Oranž pieko. Un zaļa tēja lētāk čunmī un gunpowder pa 2,40 100 gramos, jā? Jā. Un kaut kas ekskluzīvāks, kas maksā jau ļoti dārgi? Ļoti dārgi būs ar jasmīnu zaļa tēja. Jasmīna zaļā? 124 kilogramā. 124 eiro kilogramā, jā? Olunga ar pienu garšu 110 kilogramā. Jā, dažādas zaļās tējas. Labi, tā, lai cilvēki paspēja iepirkties arī. Bet, var redzēt, ka tā burciņa ar 124 eiro kilogramā tēju nav... Izskatās, ka viņi ar laiku tomēr tukšojās. Tātad tējas cienītāji gan jau zina, kur dabūt kādu ekskluzīvo gan tēju, gan kafiju. Tātad, starp citu, tas tējas piedāvājums man šķiet, ka ir pat vēl lielāks kā kafijai. Jums blakus ir visu tēju saraksts, kur, ir jāorientējās mazliet, lai zinātu vispār, ko no tā iegādāties, bet katrā ziņā mums ir gan šajā veikliņā, gan otrā kafijas veikliņā tirgū. Tātad viens ir šeit piena paviljonā, otrs mums ir Tad nākamajā jau pa ceļam uz Sakņu paviljonu, un abos šajos veikalos strādā pārzinošs pārdevējs, kas ļauj izvēlēties šajā milzīgajā kafijas tējas pasaulē to pareizo, to īsto dzērienu, ar kuru tad iesākt savu rītu vai turpināt savu dienu. Bet tad šeit ir arī dažādas interesantas lietiņas, kā piemēram zaļā tēja, kas ir vēl joprojām satinusies, tātad, kas nav sadalīta, vesela zaļās tējas, bumbiņas, auglīši.
tad arī tādi interesantāki produkti. Un arī dažādi tējai un kafijas izbaudīšanai, kafijas dzeršanai vajadzīgie piedarumi. Piemēram, tējas karote, kas ir ļoti tāds labs produkts tējas cienītājiem. Tas ir principā kā karote, kā salmiņš. Nevis vienreiz izmantojams, bet daudzkārtēji izmantojams salmiņš, kur var sūkt tēju no tasītes, nebaidoties par to, ka kāda tējas lapiņa ienāks. Bet tātad šodien paviesojāmies, iepazināmies ar kafijas un tējas pasauli, bet no tirgus ziņām šoreiz tas viss. Tiekamies nākamajā darbdienā, kad skatīsimies jau kas cits interesants Rīgas centrāla tirgu noteikti.